Īstais zemeņu laiks ir tieši tagad, kad tās vārīt, saldēt un glabāt ziemas našķiem, bet, lai tiktu līdz virtuves darbiem, visu pirms jau nepieciešams zemenes salasīt, un šobrīd to iespējams darīt, izmantojot visai interesantu metodi. Tā vajag apgulties un lasīt bojātās ārā, un pašlaik ir tā, ka ir bojātās, un gatavās liek iekšā, un vienkārši, tur jāatrod tā poza. Īsā brīdī nekas nebūs traks, bet, teiksim, tur jāatrod īstā poza, kā lai ērtāk, jā. Katrā ziņā tas ir stipri ērtāk nekā staigāt pa lauku. Labi, es mēģināšu. Jā, tagad traktors lēnām brauc. Un tad ir tā, ka tās lapas ir jāšķirsta. Cik dzīvot sajūta! Tā, tas gatavās viss, kas ir normāls, jāpaspēj paņemt. Jā. Tā īstenībā ir vajadzīgi bojātā malā. Jā, Ātri tas jādara ir. Šeit ir ļoti labi tas, kad nespīd saule uz galvas. Nav karsts, nevienam nekad nav bijis saules dūriens šeit piekabē. Ja līst lietas mums ir jumts virsū, tā kā arī nav nekāda problēma. Mēs turpinām lasīt, kad arī līst lietas. Vienkārši dzesē to izpūš ar ventilātoru un viss kārtībā. Tādas ekstas ir. Un tā kā, apstākļi vienkārši no tāda komforta viedokļa ļoti labi. Es esmu kādreiz tā mazlietiņu filmājis dārzā palasījis zemenes stupjonies. Tad šādi es esmu ar mieru. Ir tas, ka kaste nav jānēsā. Jā, vispār. Kaste nav jānēsā, kastes noņem. Tikai tik, cik tā kā sprāna. Pie tā jāpierod, kā kurš atbalsta zodu. Citi jau ir pierod, bet tas katrā ziņā ir vieglāk nekā locīties. Un nēsāt kastītes pa laukiem. Baigais servis. Kas tā ir par šķirni, ko mēs te vispār lasam? Šī šobrīd ir Āzija. Tā ir īstenībā ļoti iecienīta šķirne. Viņai vienmēr labi izskatās, pārsvarā ir lielas ogas. Ogu lielums ir liels, tādā pirmā šķire ir liels procents. Un teiksim tā, viņai ir savi mīnusi. Tas, ka viņa varbūt tik labi nepārziemo, un viņai ir pūri. Tā ir zaļavā. Bet šī ir tāda iecienīta šķirne. Bet, mēs visu laiku kaut ko meklējam jaunu, mēs viņas gribam pamazām atteikties, jo ir pārziemošanas problēma, un otra problēma ir tā augļu puve, kas ir tā antraknoze. Jā, šī ir problēma. Principā būtu stipri jāmiglo, bet mēs cenšamies audzēt ekoloģiskas zemenes, un līdz ar to šī šķirne ir ļoti ieņēmīga par to puvi. Tā. Un cik stundas šādi dienā jābraukā un jālasa? Cik ir darba laiks? Ja ir piesakās darbā? Jāiztur 8 stundas ir, bet tas nav grūti, jo tāpēc, ka ik pa laikam var apstāties un atpūsties. Kamēr piekabi apgriež, ir laiks atpūsties, un tā kā nav tik traki. Katrā ziņā, skaisti. Kā man izdevās? Vai ir gana labas? Jā, ir labi. Ļoti labi. Ņems man darbā. Tālāk jau zemenes tiek rautas busiņā un dodas uz dzēsētavu, lai apturētu gatavošanās procesu, un tikai pēc tam tās nonāks tirgu un pie ikviena zemeņu gardēža. Mums ir ļoti daudz jauniešu, kas ir strādāt griboši. Un ir savi pastāvīgie cilvēki, kas katru gadu piedalās, bet arī šogad mēs arī dodam iespēju tiem saucamajiem ukraiņu bēgļiem, kas ir apmetušies salūksnē. Ir cilvēki, kas palīdz, ir siltumnīcās pie stādīšanas darbiem, pie augiem ir bijuši, tagad arī pie zemenēm palīdz. Bet, protams, pārsvarā šī gadījumā, kad tie nav lauku cilvēki, viņi visi pārsvarā bēg no lielām pilsētām, ja pilsētas cilvēki viņi nav īsti pieraduši pie lauku darbiem. Tas ir skaidrs, bet arī tas, kad viņi grib kaut ko darīt, viņi nevar sēdēt laikam dīkstājā, mēs arī dodam tādu iespēju. Zemnieku saimniecības Sprogas īpašnieks Ivars stāsta, ka šāda zemeņu lasīšanas tehnika aizgūta no igauņiem, un cik zināms, Latvijā zemenes šādā tehnikā tiek lasīts tikai 2 audzētavās, bet, protams, katrai tehnikai ir savi plusi un mīnusi. Ir vajadzīgs vēl cilvēks, kas vēl vajadzīgi iesaistīt tehnikas vienību, bet tā ir viena problēma. Otra problēma, ka, lai tādu lielu piekabi apgriezt, ir vajadzīga tāda neizmantota, lauka mala,
kur vajadzīgs apgriezties, tie 15 metri nogriezt. Tas nozīmē, ja ir neliels lauks, tad tas nav izdevīgi, ja ir jābūt tik garām rindām. Zemnieku saimniecībā Sprogas ir aptuveni 6 hektāri ar zemenēm. Tiek izmantot dažādi paņēmieni, lai zemeņu ražu pasteidzinātu, vai atkal gluži pretēji paildzinātu, bet Latvijas mainīgie laikapstākļi noteikti spēlē lielu lomu. Un tad mēs darām tā, ka mēs, lai pasteidzinātu ražu, mēs klājam agrotīklu, bet mēs neizmantojam agrās šķirnes, bet tām pašām vidēji agrām šķirnēm uzklājam agrotīklu, un tad mēs dabūnam ātrāk, un lai vēlāk dabūtu, mēs pirmo lauku, ko mēs pirmajā gadā stādam, mēs stādam no frigo stādiem, sasaldētas zemeņu stādus. Sasaldētas liekas zemē? Viņas ir saldētās, viņām mēs stādam maija beigās stādus bez lapām, kas izņemt no saldētavas, kas ir vēl ziema viņiem. Un tādā veidā mēs iegūstam, ka tās zemenes tā pirmajā gadā ir vēlāk. Bet ar to karstumu atkal viss ir reizē un viss ir slikti. Ja varētu tā pasūtīt laiku, varētu pasūtīt, lai kādi 22, 24 grādi, lai ir saulīta, lai naktīs ir līdz 15 grādiem, jo zemenēm, lai būtu saldāks, ir vajadzīga zemāka temperatūra, lai veidojās cukuri. Un ja naktis ir kā te bija vienu laiku 20 grādi, tad zemenes paliek skābāks. Cilvēkiem nepareizs priekšstats liekas, ka karsts, tad ir zemenes saldāks. Tas tā nav. Īstenībā ir vajadzīgs tāds vēsāks laiks. Un lietus būtu vispār labi, ja būtu naktīs un tā īsi. Bet nav jau tā, ka pilnīgi visas zemenes šogad jau ir nogatavojušās. Izskatās, ka arī jūlija beigās vēl tiksim pie kādas gardas ogas. Reku, te varbūt šī te šķirne. Tās gan ir vecās zemenes, šī ir malvīna. Viņām vēl tagad tikai varbūt ziediņi ir tāds mazas odziņas tikai veidojās. Ja? Bet, tā vēlā šķirne nav tik ideāla lielražošanai, un viņa ir savi mīnus. Tā īstenībā nav tāda šķirne. Viņa ir pozitīva tas, ka ir vēlu. Mēs viņu tikai tāpēc audzējam, bet ražas problēmas ir. Un lai arī Ivaram ir teju 20 gadu pieredze zemeņu audzēšanā, viņš vēl aizvien ir optimālās šķirnes meklējumos, kas būtu ērti gan audzēšanai, gan patikt un garšot cilvēkiem. Bet, ja runājam par garšu, tad viens ir skaidrs – garšīgākās zemenes ir tās, kas audzētas tieši Latvijā.